Tā ir tāda nemitīga, bezgalīga cīņa par to, kā saglabāt zvēru un kā veidot cilvēku. Tas lācis jau ir ārkārtīgi vienkārša saruna par ļoti fundamentālām senām lietām. Tāda iespēja piedalīties šajā tēlniecības daļas izstādē brīnišķīgi. Laikam pirmais mākslinieks es esmu no Latvijas, kas piedalās šajā tēlniecības publiskās izstādes sadaļā. Mums Redsko ir darbojās uzstādītāja komanda. Visu laiku prasīja, ko vajag palīdzēt, bet pašam jau arī ir forši paskrūvēt, padarboties. Man patīk. Tās attiecības visu laiku starp to, kā mēs nesam sevī to agresiju, kas šajā te pasaulē ir kaut kāda tā apmaiņas sastāvdaļa. Kad mēs visu laiku cīnāmies par savu pastāvēšanu. Un tajā pašā laikā, kad mēs tajā kultūras kontekstā, tas viss ir tāds ļoti trauslas attiecības. Man kā māksliniekam varbūt liekas, ka tu kaut ko esi lielu uztaisījis, un tad, protams, tu nokļūsi šeit, un neko lielu tu jau neesi uztaisījis, tikai tā kaut ko visā tajā kopējā plūsmā un process virzās, un tu esi daļa no procesa kopējā. Mēs cilvēki esam kolektīvas būtnes, mums ir svarīgi apmainīties ar savām kaut kādām vērtībām, diskutēt par tām vērtībām. Es kā mākslinieks vienkārši sekoju tai programmai, kas ir principā cilvēkā ielikt, ka tu gribi parādīt, tā kā bērnībā, kad tu uztaisi kaut kādu zirdziņu un es mammai parādīt, paskaties, mamma, es esmu uztaisījis kaut ko, un tāpatās jau tas pats turpinās. Tas lācis jau ir ārkārtīgi vienkārša lieta, vienkārša saruna par fundamentālām senām lietām. Es domāju, cik tas ir ļoti interesanti, kā tā cilvēka agresija, kultūra un šīs visas attiecības ir jaukušās kopā vēsturiski ļoti sen. Ja mēs tāpatās paskatāmies uz to, kas notiek mūsu pasaulē, kas notiek tai politikā, mums liekas, ka mēs esam tik ļoti kulturāli, un pēkšņi viens lielākās impērijas valdnieks saka, ka iznīcināsim visus jūsu bērnus. Tāda politiskā elite. Viņi var sarunāties kaut kādu starptautisko likumu ietvaros senajās kaut kādās pirmgrāmatās. Mēs esam ļoti kulturāli. Vienā brīdī tik ātri mēs to zaudējam. Gribētos jau ticēt, ka mēs tur tomēr kaut kā virzamies uz lielāku apzināšanos.